Nu, sveiki! Te atkal esmu es. Turpinam risināt 2022. gada jau otrās daļas uzdevums. Nu, kā te skaidri un gaiši rakstīts, kompleksu problēmu risināšana. Tad te jau būs vairāk ko padomāt. 23. uzdevums. 4 punkti. Darba alga par 40 stundu darba nedēļu var tikt aprēķināta divos veidos. Pirmais veids - samaksa par katru darbu stundu ir 6,25 eiro. Otrais veids - algu eiro nosaka formula 185 plus A, kurā ir 5% no pārdoto preču skaita B nedēļā. Nosaki mazāko preču skaitu, kāds jāpārdod, lai izdevīgāks būtu otrais variants. Nu, labi, sākam domāt. Ja jau ir darba nedēļā 40 stundas, nu tad mēs varam izrēķināt, cik tad ar to pirmo veidu cilvēks nopelna. Tātad pirmais veids - 6,25 reiz 40. Paņēmām kalkulātoru, izrēķinājām 250 eiro nedēļā. Jā, tas ir eiro nedēļā. Labi. Tālāk mums ir teikts, ka otrajā veidā algu nosaka formula 185 plus A, kur A ir 5% no pārdoto preču skaita B nedēļā. Tātad A ir 5% no pārdoto preču skaita. Nu, mēs zinām, ka procents pārvēršam, tātad 5% ir 5 simtdaļas, ir 0,05 un vārdiņš noreizināšana. Tātad A mums ir 0,05 reiz B. Tātad B ir preču skaits. Labi. Nosaki mazāko preču skaitu, kāds jāpārdod, lai izdevīgāks būtu otrais veids. Tātad šī otrā veida algas formula ir 185 plus A. Mēs gribam, lai otrais veids ir izdevīgāks. Tas nozīmē, ka otrajā veidā saņemtā alga, tai ir jābūt lielākai. Tātad šai otrā veida algai ir jābūt lielākai nekā pirmā veida algai, bet to mēs esam izrēķinājuši 250. Nu, skaisti lineāra nevienādība. Pārnesam vai no abām pusēm atņemam 185 un sanāk, ka A ir lielāks par 65. Tātad šai te otrā veida algai ir jābūt lielākai par 65 eiro. Tad tā būs izdevīgāk. Bet tagad mēs ar jums jau pierakstījām, ka šī alga A, tas ir, ka šis A ir 0,05 reiz B. Nu, tad es tagad ielikšu tā vietā to 0,05 B, pārakstu to pašu nevienādību, tikai A vietā ielieku to, ko es esmu izteikusi. Un tagad atkal man jārisina nevienādība. Nu, vai nu es dalu ar 0,05, nu tā kā ir kalkulators, tad nav nekāda problēma, bet, nu, var jau arī reizināt ar 20, jo 5 reiz 20 ir 100, 2 cipareiz komat un sanāk 1B. Tātad B ir lielāks nekā 65 reiz 2 ir 130 un vēl viena nulīte klāt. Un ko tad mēs šeit secinām? Kas bija B? B bija pārdoto preču skaits nedēļā. Tātad pārdoto preču skaitam ir jābūt lielākam par 1300 precēm. Nu, tātad jāpārdod vismaz 1301 prece. Tātad atbilde jāpārdod vismaz 1301 prece. Nu, lūk, šāds uzdevums. Negribu teikt, ka vienkārši ir jādomā un jādarbojas.
Nākamais uzdevums 24. Te mēs varēsim pastrīdēties. Nejauši uz labu laimi no skaitļiem 1, 2, 3, 4 un 5 tiek izvēlēti divi skaitļi un aprēķināta to summa. Es nemaz tālāk nelasu, bet no savas pieredzes redzu, ka mēs katru šādu uzdevumu izlasam, mēs uzburam kaut kādu vīziju, kā mēs izvēlamies tos divus skaitļus. Kāds iztēlojas, ka tas katrs skaitlis ir uzrakstīts it kā uz savas kartītes un paņem tos divus skaitļus, un ja jau katrs uz savas kartītes, tad sanāk šie skaitļi dažādi. Cits iztēlojas, ka man vienkārši ir šie skaitļi, un es varu ņemt divus, tātad es varu paņemt divreiz arī četrnieku, un tā viņš to uzdevumu uztver. Es jums teikšu tā, lai tai eksāmenā tā vīzija ar to uzdevumu veidotāju, ar to labotāju un ar to risinātāju sakristu, ir ļoti svarīgi, ka tu proti savas domas, tā teikt, aizstāvēt. Ja tu iztēlojies tā, kā es saku pirmajā variantā, ka katru skaitli var izvēlēties tikai vienu reizi, te tā rakstīts nav, bet tur tā līdz galam arī nevar saprast. Nav pateikts, vai tie skaitļi var atkārtoties vai neatkārtoties. It kā prasās šāda informācija. Bet tu uzraksti tam labotājam, kā tu domā. Tad atrisināsim divos variantus. Ja? Tātad pirmais variants – uzskatu, ka skaitļi nevar atkārtoties. Pastāsti tam labotājam, kā tu esi domājis. Varbūt viņš domāja, ka var atkārtoties, bet tu pierādi. Labi, tagad man vajag tās summas izpētīt. Es izvēlos divus skaitļus. Es ātri uztaisīšu tabuliņu. Kurā es sarakstīšu tās summas. Nebūs īpaši skaisti, ja es ar brīvu roku tad tā zīmēšu, uztaistīsim skaistu tabuliņu, bet tev nevajag eksāmenā tur ar baigo glītrakstīšanu nodarboties, bet jāraksta tā, lai labotājs var salasīt. Tas gan ir fakts, jā? Es nesaku, ka tev obligāti ir jāzīmē ar lineāli, redz, es te arī tā živ un kaut kā, bet tomēr darbam ir jābūt salasāmam. Aizpildīsim to tabuliņu. Kas tad mums te sanāk? Ko tad mums vispār vajag zināt? Man jau vajag zināt, vai tas ir pāra vai nepāra skaitlis, vai ne? Tātad, varam rakstīt summas, varam rakstīt pāra, nepāra. Ja es te pielieku un skaitli nevar atkārtosies, tad es šīs rūtiņās neko nerakstu, jo es pateicu, ka skaitļi nevar atkārtoties. Tātad 2 plus 1 tas ir nepāra, 3 plus 1 pāra, te būs nepāra pāra. Tālāk 1 plus 2 ir nepāra, 3 plus 2 ir pāra. Nē, kaut ko es te daru nepareizi. 2 plus 2 pāra, šitas 3 plus 2 ir nepāra, pāra, nepāra. Un īstenībā viņi te tā arī mainīsies. Es tā ļoti veikli varu aizpildīt. Nemaz nerēķinot, ja? Jo viņi te tā veikli mainās. Tā. Labi. Tad es esmu aizpildījusi, un man ir uzdots jautājums. Uzskatīsim par notikumu A, ka summa ir pāraskaitlis. Tātad A summa ir pāraskaitlis, notikums B summa ir nepāraskaitlis. Kuram no notikumiem A vai B ir lielāka varbūtība iestāties? Neviens mums neprasa tās varbūtības te rēķināt. Ja? Ievērojam, neprasa rēķināt viņus. Abos gadījumos, ja es rēķinātu šo varbūtību, tad man būtu jāņem labvēlīgo gadījumu skaits pret visu gadījumu skaitu. Abām šīm varbūtībām visu gadījumu skaits būs vienāds. Jo cik veidos, tad es varu izvēlēties divus skaitus. Tas būs vienāds. Mainās tikai tas, cik mums ir pāra vai nepāra skaitļu. Tad ko paskatāmies?
Man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nepāra. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pāra. Bet tas bija tad, ja es pieņēmu lēmumu, ka man skaitļi nevarēs atkārtoties. Līdz ar to varbūtība, tad šis man ir notikumam A vajadzīgs un šis man ir notikumam B. Tad es saprotu, jo man ir vairāk tie gadījumi, tad tā varbūtība ir lielāka. Tātad varbūtība notikumam A šī gadījumā būs mazāka par varbūtību notikumam B. Uzrakstam otru gadījumu. Tad, ja tie skaitļi varētu atkārtoties, ja es drīkstētu paņemt divus vienādus, tad kas no tā mainās? Tātad otrais variants uzskatu, ka var atkārtoties. Tabulu man pa jaunam nevajag taisīt. Tagad, ja var atkārtoties, ja es saskaitu divus vienādus skaitļus, tas ir tas pats, ka es to skaitli reizinu ar 2. Tad līdz ar to visi šie te krustiņi, ko es ievilku, tie man ir pāra skaitļi. Un tas nozīmē, ka man pāra skaitļi ir 8 plus 1, 2, 3, 4, 5. Tātad pāra skaitļi mums ir 8 plus 5, tātad ir 13. 13 pāra skaitļi un nepāra skaitļi joprojām ir 12. Līdz ar to varbūtība notikumam A, ka es paņemu pāra skaitli, šī gadījumā tad ir lielāka. Nu, grūti pateikt, kā bija domājuši autori. Man jau liekas, ka to otro variantu bija domājuši. Bet atkal, tas ir stāsts par to, kā mēs tekstu vizualizējam un uztveram. Tāpēc, ja tu šaubies eksāmenā ir diezgan daudz tā laika, uzraksti abus variantus un parādīsi savu erudīciju. Labi, dodamies pie nākamā uzdevuma. Divdesmit piektais uzdevums. Nu, te jau ir skaista ģeometrija. Pie ieejas ēkā izbūvēta invalīdu nobrauktuve. Virsmas ABCD, ABCD aizmugurē, ADEF, ADEF apakšā un augšā BCEF ir taisnstūri. Virsma ABCD piekļaujas ēkas sienai, bet virsma ADEF atrodas uz ietves. Ēkas siena un ietve atrodas savstarpēji perpendikulārās plaknēs. Nobrauktuve veidota no betona maisījuma, aprēķini tilpumu betona maisījumam, kas nepieciešams nobrauktuves izbūvē. Nu tad, kas tā ir par telpisku figūru? Nu, padomā. Es ceru, ka tu saki, ka tā ir prizma. Un tev ir taisnība. Prizma, tas ir tāds daudz skaldnis, kuram divas skaldnes ir paralēlas un vienādas, bet visas pārējās skaldnes ir taisnstūri. Nu, šī gadījumā es runāju par taisnu prizmu. Prizmas tilpuma formulu, vai nu tu vari iztēloties pats savās galvās, es vienmēr iztēlojos, kā es prizmā glēju ūdeni, bet tu vari atrast formulu lapā. Nu, paskatāmies, ko mēs te pa prizmu varam atrast. Lūk, re, kur mums ir rakstīts, prizma taisna, sānu virsmu var aprēķināt perimetrs pamatam reiz augstums, re, kur ir burtiņu šifrs apakšā, ja tev aizmirstās, un tilpuma rēķina laukums pamatam reiz augstums. Tātad formulu atrast mēs varam. Tātad šis trīsstūrītis mums ir prizmas pamats. Savukārt BC vai EF vai AD tie ir prizmas augstumi. To tu arī zīmējumā droši var pierakstīt, lai tev neaizmirstās. Tātad augstums ir 1,2 metri. Nu, tātad, lai es izrēķinātu tilpumu, man ir jārēķina laukums pamatam. Pamatā mums ir taisnleņķa trīsstūris.
Tātad taisnleņķa trīsstūrim laukumu rēķina katete reiz katete dalīts ar 2. Abas katetes es arī zinu. Tātad katete AB reiz katete AF dalām ar 2 un 0,5 reiz 4 dalīts ar 2. Ar 2 saīsinam un 0,5 reiz 2 tas ir 1 kvadrātmetrs. Un tilpumu prizmai rēķina laukums pamatam reiz augstums. Tātad 1 reiz 1,2 metri, tas mums ir 1,2 kubikmetri betona mums vajadzēs. Labi, ar to gan uzdevums vēl nebeidzās. Izlasām, kas mums tālāk tur ir prasīts. Aprēķina nobrauktuves slīpās virsmas BCF laukumu kvadrātmetros. Starp rezultātu nopaļo ar precizitāti līdz centimetram. Tātad starp rezultāts būs jānopaļā līdz centimetram, rezultātu ar precizitāti līdz desmitdaļām. Ja tu pamanīji, kā mums izmēri bija dot metros, tad nopaļot līdz centimetram, ko tad tas nozīmē? Ka tev jāpārveido centimetros? Nu, nē, tā. Tu zini, ka centimetrs ir 100. daļa no metra, tātad tu nopaļo līdz 100 daļām. Un savukārt iegūto rezultātu līdz 10 daļām. Tātad slīpās virsmas BCF laukums. Mums tas ir taisnstūris. Taisnstūra laukumu var aprēķināt garums reiz platums. Vienu malu mēs taisnstūrim zinām, šo te malu BF mēs nezinām. Bet tas ir pavisam vienkārši, jo tur ir taisnleņķa trīsstūrītis. Jā, mums bija teikts, ka siena un ietver savā starpā perpendikulāras plaknes, tātad tur ir taisnais leņķis. Nu, izrēķinām pēc Pitagora teorēmas. Tātad es tagad rakstu 25,2, aplūkoju trīsstūrīti ABF. Vajag vienmēr uzrakstīt, uz ko tu skaties, lai labotājiem vieglāk izsakot tavai domai. Un tātad Pitagora teorēma saka, ka katete kvadrātā plus katete kvadrātā ir vienāds ar hipotenūza kvadrātā. Un tā kā man šo hipotenūzu vajag aprēķināt, tad es jau rakstu, ka BF ir kvadrātsakne no 4 kvadrātā plus 0,5 kvadrātā. Protams, cilvēks, kuram ir kalkulators, droši spaida podziņas, rēķina, iegūst 16,25 un tālāk uzspiež uz kalkulatoru kvadrātsakni no 16,25 un tur no tas kalkulators mums kaut ko rāda 4,0311 bezgalīga decimāla daļa. Un to mums bija jānopaļo. Atceries, kā bija teikt, starp rezultātu nopaļot līdz centimetriem. Tā kā šī ir metri, tad pirmais cipars aiz komata ir decimetri, nākamais ir centimetri. Tā kā pasvītrotajam ciparam blakus ir mazais kaimiņš 1, tad nopaļojot mēs neko klāt neliekam pasvītrotajam. Un tas nozīmē, ka BF garums ir 4,03 metri. Atceramies, ka mums prasīja aprēķināt laukumu šai slīpajai nobrauktuvei, tātad laukums taisnstūrītim BCF, tas ir mala BF, jāpareizina ar malu EF. Zolīdi cilvēki visu vienmēr uzraksta ar burtiem, lai labotājs var izsekot jūsu domai. Tā, nu un tātad atkal saspaidot kalkulātora pogas, mēs iegūstam, nu kur tad nu lai tagad raksta, iegūstam 4,836 un tas bija jānopaļo līdz 10 daļām. Tas ir 4, 10 daļas ir astotnieks, blakus ir mazais kaimiņš, kuram nekā nav, tātad 4,8 kvadrātmetri ir slīpās nobrauktuvas laukums. Un mēs esam atrisinājuši arī šo uzdevumu. Vēl ir palikuši 2 uzdevumi, par tiem runāšu nākamajā video.